Mēs tūlīt pat sāksim šo te sesijas paneļa diskusijas daļu, kurā jautājums joprojām ir aktuāls. Kā mākslīgais intelekts maina spēles noteikumus? Kā jau saprotat, Līva Pērka un Helva līdzdibinātāja būs viens no cilvēkiem, ar ko mums varēsim aprunāties. Arturs Ārnis Polikarpovs, Varam digitālās politikas pārvaldības nodaļas vecākais konsultants, arī Ģirds Bērziņš, kuru dzirdējāt pirms maza mirkļa, Swedbank digitālās inovācijas un stratēģijas vadītājs, kā arī Aiga Irmeja, IT klastera izpilddirektore. Un man tas gods moderēt šo diskusiju vēlreiz. Man sauc Magnus Eriņš. Prieks, ka esat pievienojušies vēl kuplākā skaitā šeit. Un šādā garā turpināsim arī tālāk. Vai kāds vēlas ūdeni padzerties? Es padošu jums tālāk dzērienus, lūdzu. Padodam tālāk. Šie noteikti mums noderēs. Mākslīgais intelekts nevarēja, diemžēl, šajā uzdevumā palīdzēt, bet taisnība jau ir. Es klausoties visas trīs prezentācijas pirms mirkļa, sev pieķēru pie domas, ka tās 15 minūtes dienā Līva tomēr laikam jau ir par maz, ko veltīt mākslīgā intelekta izpētēji vai mācīties mākslīgo intelektu. Es teiktu, ka vismaz 45 jāliek jau virsū, jo, kā tu pati teici, tonna ar visvisādām lietām katru dienu parādās. Jā, lai būtu pavisam interesanti, es mākslīgiem intelektam arī uzdevu pāris jautājumus tieši šīs diskusijas sakarā, un iedvesmojoties no tā, man ir šis tas, ko jums pavaicāt. Jā, kā mākslīgais intelekts maina spēles noteikumus, jūs to izņemot tevi, Aiga, viņi stāstīja mums, vai ne, katrs savā prezentācijā, nozares ir dažādas un tie spēles noteikumi mainās. Forši, ka valsts sako līdzi, un Eiropā mēs ļoti labi zinām, ka mums patīk visu regulēt un kārtīgi izdarīt tā, lai mēs esam drošās rokās un viss ir kārtībā, sākot, piemēram, ar datu regulu, vai ne, kas daudziem varbūt izraisīja sākumā galvas sāpes, bet tagad mēs esam pie tā pieraduši un tā ir pilnīgi pašsaprotama lieta. Tik vajadzēja saprast, izlasīt tos visus sarežģītos terminus, un pēc tam ar AI palīdzību viens otrs arī ņēma un iztulkoja sev to, lai saprastu labāk, ko tad galā no manis vēlas šīs te iestādes. Bet kā jums šķiet, jautājums pilnīgi visiem, kā tad tas mainīs spēles noteikumus? Kā jūs to subjektīvi redzat, kā individi, kas piedzīvo šo laiku un šīs izmaiņas? Sāksim Aiga ar tevi, tu vēl neko mums neesi teikuši šajā dienā. Jā, labdien, esmu Latvijas IT klastera vadītāja un arī Eiropas digitālais inovāciju centrs mūsu pārziņā un strādājam tieši ar maziem vidējiem uzņēmumiem, lai palīdzētu ieviest tehnoloģijas un galā kļūt konkurētspējīgākiem un produktīvākiem. Un laikam šajā kopējā ballītē ieviesīšu tādu reality checku pret to, kas tad īsti notiek mums industrijās. Sāksim ar to, ka ļoti daudziem uzņēmumiem, īpaši mazajiem, vidējiem, ir jātiek galā ar mājas darbiem, kas ir datu sakārtošanu, jo tā arī vēl nav. Taču runājot par mākslīgo intelektu, es teiktu tā, ir 3 veidi, kā uzņēmumos ienāk mākslīgais intelekts. Viens ir caur personīgo produktivitāti, ko Līva lieliski tikko izstāstīja, bet tā ir personīgā produktivitāte. Tā ir katra individa veids, kā viņš dara savu darbu, un galu galā arī atbild par rezultātu. Ja mākslīgais intelekts man palīdz izveidot prezentāciju, newsletteri, vienalga cilvēks ir tas, kurš beigās atbild par to, viņš paskatās, jā, forši, es to izdarīju ātrāk, bet es esmu atbildīgs par to. Tad ir mākslīgais intelekts ļoti daudz ienāk uzņēmumos jau caur iebūvētām sistēmām. Programmatūras ražotāji šobrīd ļoti daudz jau liek iekšā mākslīgā intelekta rīkus, pat varbūt mums nemaz nemanot. Un atkal mums ir jābūt kā gudriem lietotājiem. Teiksim, tas pats Eiropā populārākais mums resursu vadības sistēma SAPS, ja? Arī jau ir mākslīgā intelekta rīki iekšā, tikai tos ir jāmāk un jāvar izmantot. Un tad trešā lieta ir, protams, ka tiešām ļoti apzināti uzņēmumi izmanto mākslīgā intelekta rīkus savos procesos. Un šobrīd populārākais, protams, tā ir mašīna redze un chatboti. Divas, es gribētu teikt, briedušākās no mākslīgā intelekta izpausmēm, kas tiek izmantotas. Un tomēr, un atkal mēs pēc tam arī nonākam pie jautājuma, kurš par to atbild. Kurš atbild par mākslīgā intelekta izdarītajiem secinājumiem un rīcību. Tas ir plašs un filozofisks jautājums patiesībā, par ko daudz un dikti varēs, man šķiet, dažādās domnīcās runāt un mēģināt izprast, kuram mēs liekam tos atbildības, uz kuru pusi tad tie atbildības svarkausiņi nosvērsies.
man jau, es nezinu, es baigi negribu pušot savu viedokli, bet beigās tas lietotājs jau lielā mērā arī ir atbildīgs. Viņš uzdod tādu jautājumu, viņš arī saņem tādu atbildi pretī, bet es ar lielāko prieku priecājos par to, ka es neesmu tas cilvēks, kam ir jāizdomā šitais kāzus, kā tad tur beigās būs. Te jau ir tas jautājums, cik mēs gudri paši esam kā lietotāji un cik labi mēs saprotam, kā esam uzbūvējuši savu sistēmu. Jo mākslīgais intelekts tas jau nav nekas tāds baigi, nezinu, kaut kas tāds mistisks. Tā jau nav nekad melnā kaste. Informācija, ko mēs viņam iedodam. Ja? Un mums ir jāsaprot, kas tad ir tā informācija, uz ko viņš ir balstījies. Ja? Slavenais piemērs, piemēram, par attēlu atpazīšanu, kur mākslīgā intelekta risinājums saka, ka jebkurš dzīvnieks, kurš ir uz zaļa fona, ir govs. Jo tie ir attēli, kas viņam ir doti. Un viņš pēc tā ir sapratis, ka jā, jebkurš zaļā pļavā tā būs gotiņa. Un ir jāsaprot, kā tad īsti viņš ir veidojis savus secinājumus. Tas. Jā, viņš ņem un vienkārši gaslai to palielam. Ja tā var izmantot šādu terminoloģiju. Domājot plašāk, kā jums šķiet, vai mākslīgais intelekts varētu palīdzēt risināt globālas problēmas? Dārgais paneli, ko jūs teiksiet, Ģirt? Nē, neizbēgami, tas pat nav jautājums, vai, acīm redzam, tas jau tiek izmantots, un droši vien politiķi savus runas veidojot, un tam līdzīgi, tur jau droši vien neizteikti bez tā, jā. Bet, jā, jautājums ir, protams, var ģenerēt idejas, jautājums ir, ko mēs no tām idejām paņemam un kādas lēmumus mēs pieņemam. Ja? Pagaidām vēl to galīgo uzticību mēs neesam atdevuši tam mākslīgam intelektam, ja to galu lēmumu par laimi vai kā, līdz šim tomēr pieņemam mēs, bet parādoties tiešām pašbraucošām lietām, tur tie lēmumi tiek pieņemti jau augstākā līmenī, bet, manuprāt, viena tāda lietiņa par tām pašām gotiņām un pļauju, ja, tas ir... mēs nedaudz vērtējam to mākslīgo intelektu no šodienas un varbūt pat nedaudz no vakardienas acīm, un tad mums tie scenāriji kaut kur aiziet vienā virzienā, bet, manuprāt, ir viena būtisks elements, kas ienāk tajā vienādojumā iekšā, proti tas ir tā kognitīvā funkcija, pašmācīšanās funkcija. Un, jā, līdzinājais mākslīgais intelekts lielā mērā replicē tas, kas viņam tika iebarots, un tam bija ļoti noteiktas robežas, cik tālu viņš var iet. Tad rītdienas mākslīgais intelekts pirmkārt pašmācīsies, otrkārt tas noārdīs arī robežas. Ja? Līdz ar to politika nebūs tas ekskluzīvākais. Bet, manuprāt, daudz tāda lielāka ietekme mākslīgam intelektam būs, viņam tam, nav cilvēku noteiktās robežas. Mēs domājam, industrija kategorijās, mēs domājam, ka šī sistēma, ko mēs uzbūvējam, tas ir CRMs, ja, mēs tagad, viņš apstrādā klientu datus, viņam ir tur no līdz, un tas ir viss. Un burtiski vakar, man liekas, ka vakar viena tāda fintech kompānijas vadītājs, kas saucas Klarna vadītājs, ielika, manuprāt, graujošu tvītu X-u tur vidē, kur viņi pateica, ka viņi ir aizsūtījuši mājās vienu lielu globālu CRM spēlētāju Salesforce, ja, kas liekas Salesforce, tas pats modernākais, tad viņš saka, nevajag vairāk CRM, jo ja man ir diezgan advancēts mākslīgais intelekts, kas ir CRM? CRM savieno produktus ar klientiem. Man nevajag specializēt uzņēmumu, kas to veido. Man ir klientu dati, man ir produktu dati, un es saku, mākslīgam intelektam atrodi optimālāko veidu. Savieno. Es domāju, tur uzņēmums gatavojas uz IPO, viņi tur tās lietas nedaudz pārspīlē, ja? Bet tas, man liekas, ir tas, kas parāda to noārdošo spēku, to robežu nojaukšanu. Un politika tas nav ekskluzīvs domēns, ja, kurā... Ģip, tu ieminējies to, ka tam līdz mēs kā cilvēku uz to skatāmies, mēs kaut kādas robežas uzliekam, vai ne, tur industrijās, kā citējot tevi. Es pieļauju, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā par šito kājas trīc vienam otram, jums tas tomēr ir kaut kā jāiekļauj kaut kādā ietvarā, kaut kā jāsaprot, kā šito nokontrolēt līdz galam. Artur, kā jūs skatāties tieši uz šo problēmu? Gribēju pieminēt pāris momentus, ko es jau
Kā tev, man liekas, tev ir, kas jāizdara kastītē. Tur arī mākslīgais intelekts mums vēl nav palīdzējis. Ja? Ceru, ka man ideāli. Tagad ir. Nu, tad tas tvērums savā būtībā, laikam, es tā visaptvaroši no sākotnējā jautājuma arī pieiešu, kad mums ir jāsaprot un jānostāda tie vienotie spēles noteikumi. Ceļu satiksmē tātad ir ceļu satiksmes noteikumi. Futbolā spēlēt bumbu arī ir savi noteikumi, un līdz ar to šis akts savā tvērumā arī šos te noteikumus saprotamus ir nostādījis. Protams, ir vairāk jābalstās uz inovatīvām lietām, ko mēs varam atbalstīt un veicināt šo te inovāciju attīstību, bet no otras puses mums ir jāpasargā sabiedrība. Uz jautājumu, kurš nesīs atbildību, lietotājs vai vēl kaut kas, arī šeit akts nosaka šīs te prasības, kas ir definētas, ka mēs nedrīkstam kā izstrādātājs produkcijā laist kaut kādas aizliegtās prakses, ka mums ir noteiktas prasības pret savām sistēmām. Protams, ja lietotājs nesāk modificēt, pēc idejas tvēruma šo sistēmu nedrīkstētu modificēt un nebūtu iespējams darīt tik būtiski, lai viņai mainītos tā nozīme. Bet pieļaujam, ka tā arī var. Tad viņam juridiskais status šīs mainās no lietotāja uz jau kaut ko citu. Uzturētājs, izstrādātājs un tālāk. Tas ir par šo, par iespējām un vispārējais un izaicinājumiem un tvērumu, kā mēs šo te uzraudzīsim. Nu, jā, protams, tas paver daudz iespējas, klimata pārmaiņas vairāk, efektīvāk saprast, kā mēs varam tātad visu šo monitorēt, veicināt varbūt uz labo pusi, bet arī pats mākslīgais intelekts patērē daudz resursus, gan enerģijas ziņā, gan, piemēram, datu centri vienā sekundē 109 litri patērē ūdens, paši lielākie. Tas resurs, kas arī tiek tērēts, par to ir arī jādomā par šo te klimata neutralitāti un pieeju. Un, protams, mēs kā politikas plānotāji un ieviesēji par šo arī domājam, par šīm lietām arī runājam, un šodien arī ar jums šobrīd piedalāmies šādā diskusijā. Tā kā par šo noteikti arī akts savā tvērumā par uzraudzību, kā jau minēju, pārvaldību, jo mākslīgais intelekts jau savā būtībā aptver visas nozares, un tas spektrs ir ļoti liels, kā arī šīs darbības jomas, kur viņi var pielietot. Ko es ar to gribu pateikt, ka nav tikai varams, ir visi spēlētāji, kuriem ir jāsaprot, ka savā nozarē viņš arī tiks lietots, viņš jau tiek lietots, un līdz ar to arī šī uzraudzība, šīs prasības un arī atbalsts un inovācija arī tai skaitā ir jāsniedz. Kur mēs varam iepazīties ar šo te aktu detalizēti, sīk un smalki? Ja ieiesiet mūsu mājaslapā, ir vesela sadaļa par to. Tas, laikam, būs viens no variantiem. Vēl viens variants arī, protams, kur regulas ir publicētas mājaslapā. 1698, ja nemaldos, regulas bija numurs. Tā kā jūs droši varat paskatīties, un tur ir detalizēti aprakstīts, bet ja jums ir, protams, kādi jautājumi jums kā cilvēkiem, parastiem izstrādātājiem, jaunajiem inovatoriem, mēs vienmēr atvērti, tīpaši es, droši rakstiet, palīdzēsim, atbalstīsim un jā. Līva, iesaistot arī tevi pēc tavas prezentācijas, ko varējām vērot šeit, man rodas jautājums, izrētot no tā, ko Ģirds teica par to, ko vajadzētu skatīties uz mākslīgā intelekta modeļiem no rītdienas cilvēku skatu punktu. Man šķiet, ka tu esi nedaudz tajā rītdienā tendēta, vai ne? Un tāpēc arī tu esi iekšā tik agri šajā spēlē. Kā tev šķiet, kas mums būtu jādara ar jauno paudzi, ar cilvēkiem, kas, piemēram, universitātē vēl nav, bet ir jau jaunieši, tikko iespējams sākuši apgūt savas digitālās prasmes, un viņiem tas jau ir pamat pakā iedots. Ja mums bija 95. Windows, un likās Paintā riktīgi forši kaut ko uzzīmēt, un tur pinball paspēlēt, vai ne? Vai Super Mario. Šī pasaule pilnīgi kaut kas cits salīdzinoši ar to, kur mēs bijām. Man patīk salīdzināt varbūt to, kur mēs esam šobrīd. Tas pirmais jautājums bija, kā tas mainīs tos spēles noteikumus. Šobrīd varbūt tas periods ir ļoti līdzīgs tam, kāds bija, kad tikko parādījās internets. Tādi mazliet tādi mežonīgie rietumi, ja tā var teikt. Protams, ka milzīgas priekšrocības būs tiem, kam ir iespējas viņam piekļūt un viņu izmantot, vai vismaz paradumi. Nu, protams, ka tiem cilvēkiem, kuriem bija iespēja apgūt
internetu ātrāk nekā citiem, vai sēdēt mājās pie datora un mācīties programmēt, un tas ir arī atbildot jautājumu par bērniem skolās. Tā būs milzīga priekšrocība, iespējams negodīga priekšrocība no tādu ārējo faktoru puses. Tas, kas vienmēr iedos negodīgu priekšrocību no to faktoru puses, ko mēs varam ietekmēt, ir ziņkārība. Ziņkārība ir visvērtīgākā īpašība, kas mums visiem var būt. Tas ir, es te praktiski runāju par 15 minūtēm dienā, bet dienas beigās jau kas tas, mēs apgūstam to, kas mūs interesē. Priekšrocības būs tiem bērniem, jauniešiem, studentiem, pieaugušajiem, tā skaitā kā individiem, tā skaitā kā organizācijām, kuri meklēs šīs iespējas, darīt lietas gudrāk, skatīsies, kur tad mēs to varam izmantot, kā tas viss strādā, kāpēc viņš man nestrādā un kā viņam strādāt labāk. Protams, ka tas ir tāds tīri individuāli pieeja. Ir arī tāda valstiska pieeja, tur droši vien vairāk jautājums valsts pusē. Visam nesen Igaunija kopā ar Igaunijas jaunuzņēmumu vidas pārstāvji paziņoja, ka viņi pēc 2 mēnešu sarunām ar OpenAI ir vienojušies ieviest OpenAI un Anthropic Igaunijas skolās jau pieejamu bērniem. Tā kā, protams, ka mēs no šīs puses ļoti priecātos redzēt ko līdzīgu arī Latvijā. Tā ir tāda milzīga lieta, jo kāpēc viņi to dara kopā ar Igauniju? Tāpēc, ka tādu valstu priekšrocību kā mums, mēs esam mazas, tā milzīgā priekšrocība ir tas, ka mēs varam darīt lietas ātri. Un šis ir ļoti piemērs. Nebūs daudzas valsts pasaulē, kuras varēs 2 mēnešu laikā novienoties un pilotēt mākslīgā intelekta projektus. Tāpēc mums ir ļoti liels prieks arī par to, ko dara Varam. Šobrīd ir mākslīgā intelekta akts, kurš definē to, kā sadarboties, definē to, kas ir tie ierobežojumi, kas noteikti ir vajadzīgi. Šobrīd arī Eiropa diezgan daudz runā par to, ka Eiropa, protams, ir tā vieta, kas regulē vairāk nekā citi reģioni. Vienlaikus arī Eiropā visas lielās varas šobrīd vairāk runā par to, ka mēs nevaram arī pārregulēt, ir mazliet jāatkāpjas no tām visām regulācijām, ir jāskatās, cik daudz mēs varam investēt. Visas lielās valstis ir paziņojušas, tur Francija, Lielbritānija, privātais sektors, visi lielākie uzņēmumi paziņojuši par ļoti lielām investīcijām mākslīgā intelektā, ne tikai savos uzņēmumos kopumā, bet visā ekosistēmā. Tas ir tāds milzīgs solis uz priekšu, par ko mēs arī Eiropa kopumā varbūt tās mēģina saprast, kā nenokavēt to mākslīgā intelekta vilcienu, ātrvilcienu, kā viņā ielikt un dabūt no tā pēc iespējas vairāk ārā mums kā reģionam, lai saglabātu to ekonomisko konkurētspēju. Tā kā tas arī būs tāds ļoti būtisks veids, kā mēs kā valstis un kā reģionu atradīsim veidu, kā tikt līdzi. Jautājums jums pilnīgi visiem, jo ētika arī ir gan svarīga komponente visā šajā tēmā. Es domāju par ētiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mākslīgo intelektu, piemēram, privātuma vai drošības problēmas. Tās arī ir kaut kur mūsu horizontā jau redzamas. Iespējams, kāds jau to ir savā dzīvē saskāries, kur ir noticis kaut kas saistībā ar mākslīgo intelektu un šīm lietām. Kā jums šķiet, kas ar šo mums ir jādara? Privātuma un drošības problēmām. Es laikam teiktu, ka ētika un drošība tās ir divas lietas, kas ir ne tikai Eiropas mākslīgā intelekta regulējumā, tās ir arī citur pasaulē regulējumā. Tā pati Ķīna, ko mēs bieži vien salīdzinām un sakam, jā, viņiem jau tur viss ir vieglāk un vienkāršāk. Ne, arī Ķīnā ir savs mākslīgā intelekta regulējums un ētika un drošības lietas arī tur tiek apskatītas. Varbūt cita pieeja un, kā lai saka, arī sabiedrība ir atšķirīga nekā Eiropā, bet tomēr šīs lietas tiek skatītas un visā pasaulē. Nav tā, ka mēs būtu vienīgie, kas tikai to pārregulētu. Tad šajā gadījumā tie spēles noteikumi tiek pielīdzināti vai pievilkti mākslīgā intelekta dotajām iespējām, vai ne? Bet mēs paturam prātā, ka cilvēks tomēr ir svarīgākais un mums ir jārūpējās par šīm tiesībām, kas mums pienākas. Tieši tā no būtības savā tvēruma akta puses. Pirmkārt, ir jāsaprot arī, ka, piemēram, vispārīgo datu aizsardzības regula un visas pārējās neviens nav atcēlis. Viņas darbojas. Akts vienkārši nosaka, kā tu arī minēji, šos te spēles noteikumus un pienākumus prasības. Prasības, lai mūsu sabiedrībā arī ētiskie aspekti tiktu nodrošināti un pasargāti. Vienkārši tie ir skaidri noteikumi un savā būtībā, es domāju, daudzi piekritīs, kad
iepazīstoties ļoti detalizēti ar aktu, tās prasības, kas ir definēts, jau šobrīd labas pārvaldības un noteikumos, arī pielietojot kopīgās specifikācijas, jebkuru šo te sistēmu izstrādātājs jau veic viņas kā tehnisko dokumentāciju, riska pārvaldību un tā tālāk. Es vēl nerunāju par lieliem spēlētājiem, kuriem jau it īpaši arī ārzemju vairākus soļus, diskutējot ar viņiem vairākus soļus jau iepriekš visu šīs te darbības un politikas plānošanu ieviesuši savās gan pārvaldībās, gan sistēmās iekšā jau. Tad mums ir labi piemēri, no kā skatīties, uz ko skatīties, ja mēs vēlamies šo te ieviest un izmantot, implementēt savās sistēmās, ja es pareizi saprotu. Jā. Vai ģirt no bankas perspektīvas skatoties uz drošību, kas ir gan liela lieta, mēs tomēr to naudiņu uzticam, vai ne? Svedbankai, es arī viens no tiem cilvēkiem privāti un tā. Labi gaumi. Jā, viss kārtībā. Bet jā, kā jūs skatāties uz to? Tas ir paliels risks, privātums, drošība, mākslīgais intelekts, banka, informācija, nauda un viss apvienojoties šajā te mērcītē. Jā, protams, bet varbūt nedaudz no cita aspekta, kā pirmajā brīdī var šķist. Es domāju, ka mums jāatcerās, ka tā pasaules monētā ir divas puses, tā ikdienā ir divas puses, gaišā puse un tumšā puse. Gaišajā pusē es domāju, ka lietas gan dēļ regulām, gan dēļ tā, ko es mēģināju savā prezentācijā ieskicēt, ka ir tas viens šķirklis, tas ir klienta piekrišana. Un, ja tā klienta piekrišana ir, tad mēs to mākslīgo intelektu varam iedarbināt, datus apstrādāt un tam līdzīgi. Ja viņas nav, tad nav. Bet ir spēles noteikumi gaišajā pusē. Ir tumšā puse. Un, diemžēl, arī bankas ikdienā mēs sastopamies ar to tumšo pusi. Viena lieta ir kiberuzbrukuma un tam līdzīgi, kas, zinām, nemitīgi notiek, un ar to darbojamies, bet kriminālā pasaule arī ir būtībā 99% kļūst digitāli. Un skaidrs, ka kriminālā pasaule arī taisa zināmas SWOT analīzes, un viņi skatās, kas ir vājākie punkti. Un droši vien vājākais punkts nav banka, bet ir lietotājs un klients. Un tajā pusē arī, tumšajā pusē, mākslīgais intelekts arī ielaužās. Un tas ir tas, kas īstenībā biedē vairāk, ka, zinām visus šos zvanus, un mēs jau tur, man, kad zvana, pēdējā laikā, es mēģinu to laiku vilku garumā, es zinu, ka katrs minūte, ko es viņiem pavadu, es ietaupu kādu, vecā gadu gājumu, iespējams, klienta sāpes, Bet es nevaru, man jau smiekli nāk, un tad viņi saka, ko tu smejies, un tā tālāk. Bet tas ir šobrīd, Es neesmu pārliecināts, vai es pēc kāda laika pats spēšu, atpazīt. Tā kā, man biedē vairāk tā puse, kad mākslīgais intelekts nonāk, tā teikt, nepareizajā pusē. Un tāpat mēs varam teikt, ka, atceraties varbūt, ka tikko iznāca šie ChatGPT, un tad vesela virkne ar slaveniem cilvēkiem, tur tajā skaitā Ilons Masks un tam līdzīgi, pēc tam mēs saprotam, ka citu mērķu vadīts, pateica, paņemam pauzi, tagad nodefinējam noteikums, un tad atgriežamies pie rīka nākamajām versijām. Bet tā absolūti stulba ideja. Jo sliktie zēni tajā pašā laikā, malači, paņemiet pauzi. Tā kā tas džins ir vai izlaists no pudeles Pandoras klādīte ir atvērta, un tās lietas notiek. Par tām regulām man vienas tāds sāp tomēr ir. Tā gaišā puse, manuprāt, ir ne tikai pārregulēta, tas nekas spēles noteikumi palīdz arī varbūt iegūt to uzticību, un atvērt to atļauju lietot mākslīgo intelektu. Bet, manuprāt, ir vēl viena lieta, ir pārsodīšana, respektīvi tās pātagas ir uztaisītas tik lielas. Tie 35 miljoni izskatījās vienkārši kaut kas neticams. Jā, ne tikai tur jau tagad ir katrā, un tās regulas akumulējās, ir vispārējā datu regula, tagad mākslīgā intelekta akts, ir DORA, ir un vesela virkne, un principā, un tas soda aprēķins ir no uzņēmuma grupas globālā apgrozījuma. Tad tu 5 reizes padomās, vai tajā tēmā vispār gribi līst. Ko es gribu teikt, ka liela daļa no gaišās puses uzņēmumiem var paņemt pauzi
bet tā tumšā puse nepaņēms pauzi. Un mēs iegūsim kaut kādu efektu, kuru pēc tam būs ļoti grūti atvākt atpakaļ. Tāds manas tāds miglainās bažas. Artur? Okay. Ja vienkārši mazdrusciņ papildinoši, tad no akta puses par pirmo daļu ir 4. pants, kas ir noteikts mākslīgā intelekta pratība. Mums ir jāveicina tātad darbiniekiem un jāceļ šo te pratības līmeni, jeb zināšanu. Un ļoti piekrītu, mums ir daudz grupas, kuras ir ievainojamas kā bērni vai veci cilvēki. Un ne tikai jau par mākslīgo intelektu, mums arī ir kursi pieejami digitālo prasmi celšanā un tā tālāk, kur mēs jau šobrīd strādājam, jo šī problēma ir aktuāla, mēs apzināmies viņu, bet arī no šī aspekta skatoties. Saistībā ar šiem te sodiem aktā ir skaidri definēts, ka, piemēram, jaunu uzņēmumiem, mazajiem vidējiem uzņēmumiem un vispār tā būtība pieeja politiskā un ne tikai ir tāda, ka, protams, mums ir jāsaprot, ka ir iespēja un akta puses arī pielietot nemonetārus pasākumus. Un pirmais solis vienmēr ir, laikam, un pareizais ejot un skatoties uz tātad riska līmeņiem un tātad uzņēmuma šo te lielumu, ja tā var pateikt. Un vēl, protams, es vēlētos papildināt, kad mēs vienmēr, un es arī esmu atvērti, ja kādi jautājumi ir neizpratnes par sistēmu lietošanu, kad ir izstrāde vēl kaut kas, aicināt, tā kā vērsties, prasīt, vaicāt, un kad ir saprotams, es domāju, tad ir skaidrs, vai var, vai nevar, un kas un kā. Jo tas balans, kā arī pareizi minēja, ir divas puses monētē, tas balans ir jārot. Nu, jā, vienmēr būs gan viena, gan otra puse. Bet, nu, tādā ziņā cerams, ka balans tiks nodrošināts, un tā ir tā pieeja, kad aktu veidojot, un ne tikai politiku plānojot, arī tiek izstrādāts tātad, lai šis balans starp iespējām, kur var ētikas pārkāpumus realizēt, nelegālie citi kaut kādi izstrādātāji, kas darbojas tajā pelēkajā zonā, ja, kur mēs varam pasargāt sabiedrību un arī veicināt šo inovāciju. Tā kā, nu, jā, tas balans ir un bija jāatrod, un tad, cik tas ir iespējams šobrīd izdarīts, tad aktā ir ietverts, un tā pieeja ir tāda, ka, protams, mēs izvērtējam gan riska līmeņus uzņēmumiem, gan veicinam paratības un attīstam šo līmeni, gan arī saprotam šos izaicinājumus. Līva? Jā, es varbūt atgriežoties pie tās iepriekšējās tēmas par drošību, man šķiet, šis ir diezgan svarīgi, jo Ģirds teica, ka jebkuras tehnoloģijas vājākais posms ir cilvēks. Jā. Tāpēc pat, ja jums šķiet, ka iespējams jūsu nozarei vai ikdienā tas mākslīgais intelekts nenoderēs, ir vērts pasakot līdz tam, kas notiek kaut vai no šī aspekta. Šobrīd ir iespējams, ko Ģirds sacīja to piemēru, šobrīd mums ir cilvēki, kur tev manuāli zvana un stāsta visu kaut ko. Tas, kas notiek pēc būtības jau šobrīd un tūlīt notiks, ir iespējams noklonēt manu balsi. Šobrīd pietiek, ja nemaldos ar 8-9 sekundēm, mans balss ieraksta, lai viņu noklonētu, iedot viņai scenāriju un piezvanītu manai mammai un paprasītu, kad es esmu nokļuvusi avārijā un man vajag, lai tu man tagad pārskaitīja 1,500 uz šo Revolut kontu, jo es šobrīd esmu tā kā slimnīcā un man vajag. Un ja jūs nezināsiet šo, un tu vari noklaunēt arī manu numuru, kas parādīsies telefonā. Pirmkārt, un otrkārt arī tas, ka šeit jau tev vairs nav šis ierobežojums. Tu vari to darīt masveidā, jo tas vairs nav cilvēks, kas tev zvana. Tā ir tehnoloģija, un tās droši vien ir, ja ne tagad, tad vēl mirklis, un tu varēsi piezinīt arī video zvanā gan ar manu seju, gan ar manu balsi. Un tas, principā, notiek jau tagad. Jūs varat palūgt, atcerieties gan paši, gan palūgt saviem vecākiem. Ja jūs kādreiz viņiem prasat naudu, tad lai viņi jums pajautā, kā sauc jūs pirmo maidzīvnieku vai vienoties par šādām mazām lietām. Līdzīgi kā banka, kad prasa, vai ne? Līdzīgi kā banka prasa, bet ir skaidrs, ka pret šīm lietām, tieši tādu, pret šiem tumšiem spēkiem mums nekādas regulas nepalīdzēs. Tur palīdzēs tikai mūsu pašu parastais intelekts un sekošana līdzi un saprāts. Un tur bez mūsu pašu domāšanas nekas. Mums neviens visticamāk tik vienkārši, skaidrs, ka mēs mēģināsim gan bankas, gan valsts, gan
viss pārējie mēģinās skriet līdzi un saprast, kā to ierobežot un kā to uzlabot un kā mums pasargāt, bet tumšie spēki gandrīz vienmēr iet ātrāk nekā gaišie, tā skaitā arī politikā, jo mēs redzam to, kā šobrīd izmanto visus radošos un audiovizuālos mākslīgā intelekta iespējas visos iespējamos veidos. Ir pilnīgi skaidrs, ka tumšie spēki visās situācijās ies ātrāk. Tāpēc ir svarīgi arī mums pašiem skatīties un sekot līdzi un zināt, kas ir iespējams un kas nav. Šis konkrētais piemērs patiesībā kliedz jau pēc risinājuma, ko, kamēr jūs par to runājāt, es sāku domāt, kas varētu būt tāds, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, kāds aģents, kas mani brīdina par to, ka, hei, šis konkrētais zvans, kas tev tiek šobrīd veikts, ir, pieņemsim, mainīts, ietekmēts, deepfakes iespējams vai kāds citādāk. Es pieļauju, ka kaut ko tādu mēs jau arī varētu izveidot. Es negribu to saukt par AI policiju vai ne, mākslīgā intelekta policiju, bet tāds līdzīgi kā ugunsmūris vai ne, mums ir pielietojami. Es pieļauju, ka kaut ko tādu jau arī varētu radīt, kas varētu ķert ārā šos te ļaunos tumšās puses spēkus. Un atkal, tie spēles noteikumi mainās vairākos līmeņos, vairākās dimensijās, arī domājot par to, kā mēs paši sev varam pasargāt. Skaidrs, ka mums pašiem ir jāpieņem šis te lēmums, jo mēs esam tas, no kā to naudu grib dabūt ārā, bet es pieļauju, ja būtu kāda kompānija, kas kaut ko tādu izdomātu vai radītu, nebūtu slikti. Ir lasīju viens īstenībā diezgan jautrs piemērs. Protams, tas dārgākais resurs šobrīd ir tā manuālā zvanīšana, ir tas neliederīgi pavadītais laiks, un tie blēži viņi jau arvien ātrāk atkož, ka ar šito te nebūs aršana, un met nost. Bet es lasīju, ka ir viens telekomunikācija operators, kas ir uztaisījis, es saprotu, arī pat mākslīgā intelekta balstītu rīku, kas mēģina izšķirt, kur ir šie zvani, un otrā galā nolikt mākslīgā intelekta senioru, kurš ilgi un dikti dedzina to laiku, ka varbūt arī tādas nebināras atbildes, ka tev ir kaut kas tāds, ko pat tie blēži negaida, un visdrīzāk, ka tie rīki kādu laiku ir paši efektīvākie. Ļoti interesanti patiesībā par šādiem rīkiem runājot. Pats redzēju kādu krievu botu troli, kas bija arī radīts X-ā plosījās, un viņa uzdevums bija runāt slikti par Joe Bidenu, par demokrātiem, tiklīdz ir kaut kāda diskusija par politiku, stāst to, cik maga ir forša un tā tālāk. Viņiem beidzās, viņi aizmirst samaksāt rēķinu. un pēkšņi parādās viss API un tā tālāk, un tu ļoti labi saproti, ar šito var jokoties. Viņi samaksāja tālāk rēķinu, acīm redzot, par šo te konkrēto botu, un cilvēki viņam foršas promptus deva un stāstīja lielisku dzēju. Tāda pilsoniska aktivitāte arī ļoti labi dīreiloja, tā var teikt, noņēma viņu no ceļa nost un protams, to kontu nolikvidēja. Un tā, šī ir vēl viena lieta, kas ir svarīga, kas mums ir jāpatur prātā, ka ar mūsu sabiedrības domu dažādos veidos, dažādi spēki joprojām mēģina to ietekmēt un virzīt virzienos, kuros mēs pat neapzinām, ka mums to liek darīt un ka mums liek justies kaut kā. Un tev šķiet, ka tas ir īsts cilvēks otrā pusē, bet nē, tas nav. Ejot jau pie vēl vienas lietas, pie kuras mēs vēl neesam pieskārušies, mēs šobrīd atrodamies zinātņu mājā, un loģiski būtu domāt par to, kā mākslīgā intelekta ienākšana mūsdienu pasaulē var mainīt spēles noteikumus arī zinātnē un pētniecībā. Skaidrs, ka tas varētu noteikti pātrināt dažādus atklājumus un jaunas lietas, kas var būt baigi svarīgās cilvēkam 21. gadsimtā, un es nerunāju vēl par to punktu singularity, par ko arī kaut kādā brīdī kāds gan jau iedomājas savā ikdienā. Kā jums šķiet, šis gan ir forša puse, vai ne? Pilnīgi noteikti. Zinātne un pētniecība tiek minēta kā viena no jomām, kuru visticamāk mākslīgais intelekts varētu pilnībā izmainīt vai būtiski izmainīt. Tātad parasti tiek saukts mums veselības aprūpe, pārdošana, digitālais mārketings un zinātne. Un tur vēl dažas lietas pēc tam vēl. bet principā, jā, noteikti. Ko jūs gāriet no šādiem? Ja no regulējuma puses, tad šī pētniecība un zinātne ir ārpus tvēruma. Protams, ir jāņem vērā, ka
būtu vēlams pielietot šos starptautiskos un vienotos zinātniskās pētniecības ētikas principus standartus, bet kamēr arī tās netiek laistas tirgo, tad tur ir brīva pieeja visam šim. Es domāju, ka tas lielākais ieguvums ir, tur droši vien eksperti pateiks vairāk, ka viens ir mākslīgais intelekts spēja apstrādāt ļoti lielus datus. Tas droši vien pirmais. Mēs nesen bijām OpenAI, un tur Džeki paši stāstīja, ka kur viņi iepriekšējā uzņēmumā viņam bija jāpilda mājasdarbs kā programmētājiem, lai tiktu uz to vakanci. Viņš teica, ka viņam iedeva šo konkrēto mājasdarbu, un viņš viņu pildīja reāli nedēļu, 40 stundas. Viņam vajadzēja, lai izdarītu šo darbu. Šobrīd ar mākslīgo intelektu, ar kursoru, ja nemaldos, viņš varēja izdarīt to 2 stundās. Tas jau nozīmē, ka viņš to var izdarīt uzreiz 2 minūtēs. Viņam vajadzēja 2 stundas. Bet tas jau nav tikai programmēšana, nav vienīgais piemērs. Tātad tev ir ļoti lieli dati, kurus tu spēj analizēt, apkopot, attīstīt daudz ātrāk nekā līdz šim. Attiecīgi mēs varam, tas ir tāds milzīgs papildu pienesums. Bet, protams, ka tev ir jābūt cilvēkam, kurš to jautājumu, pagaidām vēl, kamēr mums Agī nav atnācis, tomēr tev ir jābūt šim cilvēkam, kurš prot uzdot pareizo jautājumu. Otrs lielais pluss ir, ka mākslīgais intelekts ideālā scenārijā, viņš pietiekami labi apmācīts, var noņemt mazliet nost to cilvēku kļūdu. Varbūt, tur zinātnē labs piemērs ir slimību diagnostika. Ja tu skaties, ja tu iedod mākslīgam intelektam ļoti daudz, vienalga vai maz, piemēram, rentgenus vai mamogrammas, viņš spēja ieraudzīt varbūt arī tādas mazas lietas, kas cilvēka acī paliek pārskrien pāri. Tāda burtiskā, es negribu saukt to par varbūt vienmēr cilvēku kļūdu, bet tomēr tas dators redz mazliet vairāk un mazliet rūpīgāk un arī neslīdzinām ātrāk. Hei, Līva, papildinot to, ko tu tagad saki, es pats personīgi to neesmu darījis, bet man ir sanācis aprunāties ar cilvēkiem, kas tik tiešām tā ir rīkojušies. Viņi ir aizgājuši pie ģimenes ārsta, dabūjuši nosūtījumu, uztaisījuši analīzes, ievadījuši šo te visu, tajā pat ChatGPT ar smuku promptu, garā sarunā. Pēc tam aizgājuši atpakaļ pie savu ģimenes ārstu un salīdzinājuši rezultātus, kas tad tur ir. Un saka, ka strādājot diezgan labi. Nerekomendēja aizstāt tagad savus ģimenes ārstus ar lielajiem valodu modeļiem. Tas īsti līdz galam nebūtu tas, kas būtu jādara, bet intereses pēc, kā tādiem pētniekiem paskatīties, papētīt, vai šito viņi arī prot, un vai tas man kaut kā var palīdzēt, nav slikti. Jā, es arī tā esmu darījis, iesaku visiem tā izdarīt. Protams, ka tas ir tieši tas pats, tu nevari aizvietot savu ārstu. Jo arī nebūs jau tā, ka tas mākslīgais intelekts jau iedod tev to informāciju un iedod tev to padomu un iedod tev to analīzi. Mākslīgais intelekts tevi neaizsūtīs tagad uz operāciju. Nebūs tā. Tur ir cilvēku faktors tomēr šajā lēmumu pieņemšanā, jo mākslīgais intelekts nepieņem lēmumus vēl mūsu vietā. Viņš var tātad ielikt šo karodziņu tavam ārstam, kad šeit, iespējams, šajā mamogrammā tomēr ir kaut kas, kur vajag paskatīties. Apmēram pievērst uzmanību. Jā, te vajag pievērst uzmanību, bet nebūs tā, ka tagad ChatGPT aizsūtīs tevi uz zaļo koridoru, jo viņš būs kaut ko ieraudzījis. Tur tas cilvēku faktors tomēr ir būtisks. Tieši tāpatās kā tās analīzes arī esmu devusi savas asins analīzes ChatGPT. Ļoti interesanti. Tu vari tad un pēc tam tu aiziet pie ārsta un parunājies un izdarīji secinājumus kopā. Artur, tu gribēji piebilst? Maza piepildu, pilnīgi piekrītu. Tā doma vienkārši ir tāda, kad mākslīgais intelekts ir iespēja, tehnoloģija, un noteikti viņi ir jāizmanto, bet ārsta sapratne par to, par slimībām un kas tev ir jādara, viņš šobrīd neaizvietos noteikti to, un to nevajadzētu darīt, un nezinu, palsot un pieņemot kaut kādus lēmumus, ir speciālisti, jo mākslīgais intelekts pat šo te atbildi sniedzot, viņš kā saka, nesaprot to iespējams lielo kontekstu, viņš saprot nākamos vārdus, kādas ir pareizās atbildības pēc varbūtības teorijas. Ne jau viņš saprot kontekstu, ka ja tev ir nākamie kaut kādi soļi jāveic, ko reāli ārsts 20-30 gadus strādājot ar savu stāžu zina. Tātad tas tvērums, to arī gribēju pielikt, ka noteikti cilvēka virsvadība arī ir jābūt, kad arī no akta puses, ja mēs izstrādājam sistēmas, jebkādas, tad šeit arī būtu jābūt, bet tas noteikti šobrīd cilvēka profesionalitāte neaizvietos. Viņš var palīdzēt, viņš zinkārīgus kodus, varbūt jautājumus arī iezdos diezgan korekts atbildes, bet
dažreiz viņš pat nezin, ka viņš var kļūdīties, viņš turpina uzstāt uz savu, jo viņam tāda pieejama ir informācija. Tas arī ir vēl labs jautājums. Ja viņš mācīsies no nepareizas informācijas, viņš domās, ka viņš sniedz jums pareizu atbildi, bet īstenībā tā nav pareiza atbilde. Un jūs uzprasīsiet varbūt no cita piegājiena viņam detalizētu kādu jautājumu, piemēram, vai tas bija pareizi, ko tu uzrakstīji no tāda un tādas puses, viņš var pateikt, nē. Nu, pa piemēru. Līdz ar to, jā, ir noteikti jāuztic cilvēkam un tas, kā viņš uztver pasauli, jo mākslīgais intelekts laikam tomēr saprot tos varbūtības nākamos soļus un tā tālāk, bet viņš neuztver pasauli. Es kāpēc to, kā arī risku varu pieteikt, kad mums šobrīd arī jāsacina ir tas, kad, ja piemēram mākslīgajam intelektam varētu pateikt, nezinu, atnes man kafiju, tas ir viņa vienīgais dzīves mērķis, vienīgais mērķis, kas viņam ir šobrīd jāizdara. Ja cilvēks ejot, viņš var saprast, no tevis varbūt nauduņu vajag paņemt vai kaut kā, par ko samaksāt, vajag pāriet pāri kaut kādām lietām, neaizskarot citus. Ja mākslīgajam intelektam tas viss nebūs iedibens, viņš varbūt arī kaut kāds nepareizs lietas līdz tai kafijai nonākot un atnesot, izdarīt citiem, nest kaut kādus riskus nepiemērotus un tā tālāk. Tāpēc vienkārši ar to gribu pateikt, ka cilvēka saprāts un esamība ir ļoti svarīga un tā nebūs šobrīd aizstājama ar mākslīgo intelektu īpaši speciālistu vidū. Es varbūt varu piebilst arī, ka tas mākslīgā intelekta akts šobrīd arī aizliedz pieņemt būtiskus lēmumus, kas skar privātu personu šādos kontekstos. Attiecīgi, mēs varam būt pietiekami droši, kad aizejot uz slimnīcu vai tiekot pieņemti darbā, šobrīd tas nav atļauts nodot šādus būtiskus lēmumus, lēmumu pieņemšanu mākslīgā intelekta rokās, bet nav rokas. Viņa pusē. Tā kā šobrīd no tādas gaišo spēku puses, es domāju, ka mēs kā privāta personas esam salīdzinoši droši, bet, protams, ka no tumšo spēku puses, kas nav nepaiedzami regulējumi, tur viss mežonīgie rietumi. Pēdējā lieta un salīdzinoši īsi par komunikāciju un sociālo miedarbību, kā tā mainīsies cilvēku sabiedrībā ar mākslīgā intelekta ienākšanu. Ģirds jau ieminējās no bankas savā prezentācijā perspektīvas un biznesa viedokļi, ka tagad ir jāuzrunā pilnīgi citādi, būs jāuzrunā pilnīgi citādāk nekā līdz šim savi klienti un topošie klienti. Ko jūs kā indivīdi redzat riskus šajā vai saskatāt riskus to, ka mainīsies būtiski tas, kā mēs komunicējam vai komunicējām līdz šim? Kas varētu būt lielākā problēma ar to, kā jums šķiet? Es teiktu, ka šobrīd var nokopēt jebkuru cilvēku, jebkuru stāstu, jebkuru mājaslapu. Manuprāt, tie divi vienīgie iespējamie scenāriji, par ko var diskutēt. Viens variants, ka mēs vairāk iesim uz šo verificēšanu, līdzīgi kā ir, teiksim, XA community notes vai tur Rebaltika iet un verificē konkrētus rakstus. Bet es domāju, ka jo tālāk mēs iesim, jo tas kļūs praktiski neiespējamāk, jo arī tas apjoms, ņemot vērā, ka tur tas cilvēku faktors mazāks apjoms kļūs augstāks. Un otrs ir, ka drīzāk varbūt tās mēs mainīsim to, kā mēs patērējam informāciju un vairāk izvēlēsimies, kam mēs ticam, nevis otrādi. Es pieļauju, ka vēl būs tas mirklis klāt, kad nevis tu runā ar mani, lai tu tiktu pie manis runā ar manu asistentu, tas būs tas jaunais veids, nevis zvani uz šo numuru. Lai tavs AI runā, lai mūsu AI savā starpā runā par to, kā mēs te biznesu tagad taisīsim. Ģirt, ja? Jā, vienīgais tāds, atkal monētas otrā puse varētu būt tāda, ka, ja mēs vai sabiedrība pārāk daudz uzticās šiem autopilotiem, tad sāk devalvēties kritiskā domāšana, un tad mēs vieglāk kļūstam upuri kaut kādai tai tumšo spēku pusē, jo skaidrs, ka mēs izlaižamies pret gaišajiem spēkiem, bet ciešam no tumšajiem. Tā varētu būt tā monētas otra puse. Zinām, ka mūsdienās mēs mazāk mākam, varbūt esam pieraduši rakstīt, mazāk galvā rēķināt un tam līdzīgi. Cerams, ka nākotnē nebūs tā, ka mēs būsim pieraduši mazāk domāt. Jā, tas būtu ļoti vērtīgi nepazaudēt šo burvīgo prasmi, kas homo sapienam ir kaut kā labi sanākusi izveidot. Tas sapienisms pazudīs. Jā. Pastāv jau arī scenārijs, ka šie deepfake vai viltojumi būs tik daudz, ka mēs vairs neticēsim nekam, ka faktiski iestāsies milzīga uzticības krīze sabiedrībā kopumā, un mēs pāriesim atkal tikai uz
fizisku kontaktu, un ja mēs gribēsim kaut ko pateikt, tad to mēs darīsim tikai un vienīgi personīgi. Tā ka tāds attīstības scenārijs arī tiek šad un tad minēts. Atgriezīsimies pie saknēm, kā sacīt jāsaka. Jā. Var jau būt, ka scenārijs, ka mēs būsim vienkārši muļķi, bet laimīgi. Jā, nu. Tāda iespēja arī pastāv. Es gribēju jums uzdot vēl virkni ar jautājumiem. Patiesībā es ar lielāko prieku pavadītu ar jums vēl pusotru, varbūt 2,5, 3,5 stundas tādā garā izvērstā podkāstu formā. Bet laiks ir tik ierobežots, cik mums ir, un es vēlējos lielu paldies jums katram personīgi pateikt par to, ka pirmkārt atradāt laiku, lai atrastos šeit. Icebreakers 25, ka atradāt enerģiju, spēku un vēlmi stāstīt par to, par ko jūs esat gana un dikti labi daudz informēti. Un tik tiešām vēlreiz liels paldies par to, ka piedalījāties diskusijā, diskusijā, kā mākslīgais intelekts maina spēles noteikumus. Es ceru, ka mūsu auditorija un tie cilvēki, kas šo pēc tam skatīsies, arī varēs sev kaut ko paņemt, vielu pārdomām vai kādu reālu piemēru, kā implementēt savā ikdienā mākslīgā intelekta modeļus, lai, kā jau tu teici, Līva, lai iemācītos, jo mācīties šito var vienīgi darot un vēlreiz darot. Un visu kopā atradīsim foršu veidu, kā varam kļūt par to valsti, kas arī ir līdzīgi kā Igaunija, no tā piemēra, ko tu teici, vai ne? Ar skatu nākotnē, ka šis mums var palīdzēt, un ar domu tādu, ka mēs visi no tā arī iegūstam. Mīļš paldies jums par sarunu. Diskusijā piedalījās Arturs Arnis Polikarpovs, Varam digitālās politikas pārvaldības nodaļas vecākais konsultants, Ģirts Bērziņš, Swedbank digitālās inovācijas un stratēģijas vadītājs, kā arī Līva Pērkone, HLV līdzdibinātāja un Aiga Irmēja, IT klastera izpildu direktore. Paldies, mīļš, un ar šo noslēdzam pirmo sesiju.